Esiet sveicināti šajā skaistajā ziemas dienā. Vēl viens video par Mersīti, vairāk gan jautājumu formā, jo, cik es saprotu, Juris par mani bija uzfilmēts veselu kaudzes video. Jāsaka, ka es nevienu neredzēju, jo kad man bija laiks beidzot pieķerties tam klāt un paskatīties, ko tam viņš par mani sastāstīs, video vairs nebija pieejami. Kur palika video? Tāpēc man vairāk jautājumu jums, vai Juris to savos video pieminēja par mani stāstot, ja, cik es tur tāds, jo spriežot pēc tiem komentāriem, ko jūs sarakstījāt zem mana video, nu, tur bija pilnīgs muļķības. Bet vispirms pastāstīšu, kāpēc es tad otro reizi nonācu uz evakuatoru un kāpēc mašīna bija jāved servisā. Kāpēc tad es nonācu uz evakuatoru pirmo reizi? Pie vainas bija šī caurulīte, viņa bija nedaudz atnākusi nost un visa degviela iztecējas no degvielas sistēmas ārā. Otrajā reizē ar šito caurulīti viss bija kārtībā. Kaut kur tecēja no apakšas degviela, nevarējām atrast no kurienes, bet meistars beigās atrada, ka šeit gāja vēl viena caurulīte, un tad tā caurulīte bija pie vainas. Tā kā ar šo trubiņu caurulīte viss ir kārtībā. Parādīšu vēl vienu niansi, kas, manuprāt, raksturo visus iepriekš veiktos remontus. Tā ir, tur ir kaut kāda, ja, caurulīte, un caurulīte aizbāsta vienkārši ar šādu skrūvi notītu ar skoču, nu tā, lai turās, vai ne? Nu jā, un tad jautājums, vai Juris tajos video izstāstīja, ka viņš pats atzina, ka to degvielas sistēmu remontē viņam studenti, un pēc remonta neviens ar to mašīnu nebija braucis? Vai Juris izstāstīja, ka es jautāju viņa meistaram, ja, kurš man to degvielu sūknēja ar tādu speciālu aparātu apakaļas sistēmā, kad es jautāju, vai es pats ceļmalā to varētu izdarīt? Nu, viņš atbildēja, ka nevarētu, jo man ātrāk nobeigtos akumulators nekā es uzsūknētu sistēmu. Vai Juris stāstīja video, kad es piedāvāju viņam atpirkt atpakaļ mašīnu, bet viņš atteicās, jo viņa atbild bija, es jau nezinu, kur tu esi braucis, ja, varbūt tu esi karteri pārsitis, nu nē, es atpakaļ neņemšu. Un tad es viņam piedāvāju absurdu summu, 2000, tātad 800 eiro mazāk, un, nu, protams, tad viņš piekrita, bet, kad atlika atpakaļ trubiņu, es sapratu, nu, daļ vienas caurulītes 800 eiro atlaidi, nu, nē, un tad es pateicu, nē, Juri, mans piedāvājums vairs nav spēkā. No viņa nekāds piedāvājums nebija. Pirmo reizi, kad es ar evakuatoru aizvedu mašīnu uz servisu, ja, pie Jura, es izņēmu to video ārā no YouTube, ja, kur es pastāstu par savu jauno mašīnu. Viņš man stāstīja, ka tas video nedara viņam slavu, ka es viņam ceļu neslavu, un ka es aizbaidu viņam klientus. Es negribēju aizbaidīt viņu klientus, tāpēc pēc mūsu tikšanās reizes es atbraucu mājās, es sapratu, nu, ka es negribu cilvēkam bojāt dzīvi, varbūt tiešām mans video nav tik laimojošs viņam, un es izņēmu viņu ārā. Juris man teica, lai es beidzu filmēt apkārt mašīnai, lai es to mašīnu paceļu augšā un uzfilmēju no apakšas. Es pacēlu mašīnu augšā un uzfilmēju to no apakšas. Tur bija viss eļā. Un tad es Jurim vienkārši uzrakstīju, Juri, sorry, es filmēšu par mašīnu video, es nekur neminēšu tavu vārdu, tavu servisu, bet video es filmēšu, jo, nu, tu man teici, lai es uzfilmēju no apakšas, un tur viss bija slikti. Un es pat nefilmēju atsevišķu video par to Mersu, kur apakšā viss ir noeļojies. Es vienkārši to ieliku kopējā video stāstā, kā man pagāja vasara, ja. Tas tā kā, nu, es nemaz negribēju uz to nekādu hypu, ja. Un pēdējā video es arī turēju savu vārdu, un es nepieminēju ne Juri, ne viņa autospēcu servisu, neko, vienkārši pastāstīju, kā man gāja ar mašīnu. Un, manuprāt, pašlaik tā bija totāli PR neveiksme no Jura puses, jo, nu, kā es minēju, es savos video ne viņa vārdu, ne viņa servisu nepieminēju. Viņš pats bija uzfilmējis, nu, cik 8 video par mani, kurš stāsta, kāds es stulbs esmu un ka es neko nemāku izdarīt un nemāku kapotu attaisīt, ja? Bet jūs saprotiet, ka, ja viņš pats to nebūtu teicis, nu, neviens par to arī neuzzinātu. Un ko tagad domās tie potenciālie klienti? Padomājiet, es aizvadīšu mašīnu pie viņu servisu, man būs kaut kāds kasjeks, ja, no viņa puses. Es par to kasjeku pasūdzēšos, nu, izteikšu savu viedokli, un viņš arī par mani uzfilmēs 9 video. Kurš tagad gribēs vest uz tādu servisu savu mašīnu? Es ne. Tāpēc, ja jūs man jautājat, kāpēc es nevedu pie Jura atpakaļ, lai viņš pats remontē, nu, tas nav nopietni. Ja es gribētu kaut kādu hype no šīs mašīnas, tad šo 2 mēnešu laikā, kad tā man pieder, varēju safilmēt veselu kaudzes video, jo tur bija ļoti daudz, kas saka, pirmkārt, mašīnas salons bija ļoti netīrs, nu kā jau servisa meistari, ja, ar netīrām drēbēm kā piekšā. Man bija drošības jostas nospiedums, ja, pāri baltam kreklam, es no sākuma nesapratu, kāpēc man krekls netīrs. Bet tad es sapratu, ka tas ir no drošības, jo pirmajā video arī stāstīja, ka mašīna nepatīkami smaržo, nu kā vecas mēbeles, piemēram. Un es sapratu, kas tā ir, es tīrīju to mašīnu.
Nu, neskatot to, ka es iztērēju veselu kaudu salvetēm, lai notīrītu stūri, elkoņu balstu un drošības jostu. Es atradu, kāpēc tā mašīna smird, jo bagāžniekā zem paklājiņa bija maisiņā ieliktas šīs instrukcijas. Viņas bija sapelējušas, slapjas un smirdēja, ja? Pelējums te. Es jau bišķi notīrīju, bet, pelējums vēl ir. Es viņu neliku, protams, apakaļ mašīnā, bet no šī arī bija visa tā smaka. Kā viņi varēja braukt, es nezinu, bet fakts ir fakts. Nomainīju visas paklājiņas, jo tie paklājiņi arī bija visi ar eļļaini. Zin kā meistari, ka kāp iekšā ar netīriem zābakiem, tad tur viss paliek tāds. Arī manas darba kurpes bija nosmērētas, un es arī nesaprotu, kāpēc man tur tik netīrs ir apakšā visa zola, pie gāzes pedāļa. Bet, visi paklājiņi bija arī ar tādu melnu piķi, tādu, noķepuši reāli. Es nedaudz pārteicos, mašīna manā īpašumā ir 3 mēnešus, nevis 2, ja? Septembris, oktobris, novembris, ja? Bet kāpēc pārteicos? Tāpēc, ka es jau tos video nepublicēju uzreiz, ja? Es viņus safilmēju iepriekš, un ka man laiks ties samontējumu publicēju. Tāpēc viss, kas ar to mašīnu notika, nenotika tagad, ja? Tas notika sen atpakaļ. Meklējot jūru video par mani, es tos, protams, neatradu, bet es atradu citus video, kur citi cilvēki kaut ko izteikušies par jūri. Paskatieties. Te viens komentāra autors autospeci.lv ierakstījis, ka šitā ir viņa bijusī mašīna ar kārbas gļuku. Tātad pastāv iespēja, ka viņš ir apmānījis nākamo klientu apzināti. Ko tu, Kārlis, saka par to mānīšanu apzināto? Vienkārši mēdz būt komentāri no šī autospeci speciālista puses, kad mēs tur smērējam visādas kaut kādas sliktas mašīnas. Tad jau iznāk, ka viņš ar neko no mums neatšķirās, ka arī viņš ne mums, bet iepriekšējiem saimniekam ir iesmērējis automobili ar ātrumu kārbas defektu, ar kuru tagad viss tur ir kārtībā. Bet, Juri? Bet autospeciālists ir ierakstījis to, ka tā ir viņa bijusī mašīna ar kārbas defektu, viņš viņu ir skaisti iesmērējis tālāk. Kā jūs domājat, vai tas ir godprātīgs tirgotājs vai nav? Ierakst komentārā. Tagad mašīna ripo normālā kārba, viss čotki. Protams, ko tad citu Kārlis teiks? Nē, viņi ir remontēti. Jā? Tad nākamais bija ieberzies, Ierakstiet komentāru, ko jūs domājat par tādu situāciju, vai tas ir godīgi vai nav? Tāpēc es domāju, ka viņš ir vienkārši tāds cilvēks un, nezinu, lai viņam veicās. Kas attiecās uz mani, tad man viss ir ok, man no jūra vai autospeciem pilnīgi neko nevajag. Es pats tikšu galā. Vēl tāda lieta jūs man prasījāt, kāpēc es nerunāju ar Juri, kad viņš man zvanīja. Pirmkārt, normāli būtu, tā kā servis piezvana un vienkārši apjautājās, kā te ir ar mašīnu, ja es redzēju, ka jūs uzfilmējat video, varbūt varam kā palīdzēt, ja? Tas tā kā varbūt būtu normāli, tā kā es darīju, ka es biju servis vadītājs. Bet, otrkārt, zvanīt un teikt, saruna tiek ierakstīta, un man galīgi nebija laika piedalīties viņa kaut kādos tur šovos, viņa izgājienos, jo es strādāju, es braucu pie klienta, un man nebija laika, taisīt nekādu šovu. Saprotiet? Tāds te īsumā ir tas stāsts, es nezinu. Ja Juris grib, lai es viņu pieminu savos video, es domāju, ka, ja jau viņš reiz pieminēja mani, tad es droši vien varu tagad arī pieminēt viņu, un tas, ko es viņam teicu, ka es nepieminēšu, vairs nebūs spēkā. Filmēšu, protams, vēl video par Mercedes, jo, nebūs gluži Bembis ikdiena, bet, protams, tur ir roku, kur pielikt, veca mašīna. Un tas, ka jūs sakiet, kad tā taču veca mašīna, var taču tur grabēt vai var kaut kas notikt. Protams, ka var grabēt un var kaut kas notikt, bet tas taču nav attaisnojums neko nedarīt, tikai tāpēc, ka tā ir veca mašīna, jo reku nomaina bukses un nekas vairs negrab, Tas ir tikai laika un naudas jautājums. Tāpēc visi tie komentāri, ka tā ir veca mašīna, neko nenozīmē. Pasties, kā man, Bembis ikdienu taisīja. Man tas Bembis uz ceļa nevienreiz neatstāja. Neskatoties uz to, ka es pats viņu remontēju, pats taisīju un neko es nemācēju tur izdarīt, viņš man uz ceļa nevienreiz neatstāja. Un arī Opels man bija 2000. gada, vēl vecāks nekā šī mašīna. Opels man arī nevienu reizi uz ceļa neatstāja, un Opels pat nebija nevienu reizi servisā, ja neskait eļļas maiņā, ko es uztaisīju. Tā kā vecas mašīna, tas nav nekāds attaisnojums, un ja jūs domājat, ka vecas mašīnas var būt sūdi, mums nav par ceļam.